Čau, čau! Ir 1. oktobris, kā solīts, šodien būs pulksteņa izloze, konkurss. Šitāds ir tas pulkstenīts, maziņš priekšstāds. Bijām Astrarūkas prezentācijā Berlīnē, un tur mēs tikām pie 2 pulksteņiem. Tā kā es biju neviens, mums katrs tikām pie pulksteņiem. Varbūt kāds ir atcerējuši to maisiņu. Pulkstenis izskatās šādi. Stāvi. Var kaut ko redzēt. Tāds mūsdienīgs. Jā, pulkstenis izskatās šādi. Viens pulkstenis tika operatoram, šitas te. Otrs tiks jums. Bet kā jau dzīvē notiek, jūs palīdzat man, un es jums došu kaut ko pretī. Konkursa nosacījumi būs vienkārši. Standarts: parakstieties uz manu kanālu, ieliekiet man īkšķīti un ierakstiet komentāru. Komentāru es gribu par tēmu. Palīdziet man, pasakiet priekšā, kāda tēma jums varētu interesēt manā kanālā. Pagājušajā nedēļā bija RTU zinātnieku nakts, kaut kas tāds Cīpselā. Un tur es redzēju vairākas interesantas lietas. Viena no tām lietām bija jaunieši, fakultātes nosaukumu neatceros, bet saistīti ar datoriem, ar tādām lietām. Viņi izstrādāja reāli datorspēli, kur brauc ar rallija mašīnu pa Cīpselu. Reāli apsēdies pie datora, spēlē un tur brauc par Cīpseles ielām, pa RTU, starp RTU fakultātēm, un aprunājos ar puisi. Viņš saka, jā, tas mašīna noskanējas tādā veidā, tās kartes ar dronu nolido, sataisās tādā veidā, un viņš saka, tas viss kopā aizņēma 2 mēneši. Bet es atceros no savas bērnības, kura bija pāris dienas atpakaļ, ka kaut kāda datorspēļu izstrāde un datoru vispār kaut kādi grafiki, dizaini, tas bija kaut kas no citas pasaules. Protams, ja tagad kāds gados jaunāks skatās, jūs jau noteikti visi sapratāt, kā tas notiek, bet, man tas, teiksim, lika aizdomāties un aizņēma manu domas un laiku. Tā kā, ja jums gribētos, lai es padziļinātāk papētu šādu tēmu, kā tas notiek kādās programmās, vai tas vispār reāli ir, piemēram, uztaisīt kaut kādu rallija trasi pa Salaspili, vai pa Īkšķili, vai pa Ogri, vai kaut kā tā. Tad tajā pašā RTU pasākumā bija vēl ļoti interesanta lieta. Tur bija tāds 3D printeris, bet ne mazais, kā mēs esam pieraduši jau ikdienā redzēt, bet tāds 4x4, 5x5, kurš principā teorētiski, ar kuru palīdzību varētu drukāt dzīvojamās mājas. Viņiem tur visādas šitādu veidu izmēru figūras sadrukātas ir, un viena saliekamā figūra 3 metri laikam vai 4 metri augstumā būs. No tādām detaļām viņa sadrukāta ir un saliks kopā, un būs tāda riktīgi liela statuja pie RTU ēkas. Tad es arī sāku, parunājos ar tiem puišiem. Viņi ļoti interesanti, ka sāka stāstīt, kā tā tehnoloģija strādā, ko teorētiski vajadzētu, lai varētu uzdrukāt tur lielu, kādas sliedes vai kā kas. Un es arī domāju, varbūt jums tāda tēma būtu interesanta. Vēl viena lieta, par ko es kādu laiku jau domāju, mans ļoti labs paziņa aizdomājies par automašīnas iegādi no Ķīnas. Pagājušajā nedēļā bijām molā, testu mēs neizbraucām, bet mēs pasēdējām, pogas paspēdējām un palika ļoti labs iespējas. Un tā kā man vēl galvā sēž, ka vienīgais labās auto tas ir vācu ražotās automašīnas, un ka no Ķīnas tikai plasmasas mantiņas, kas salūs pēc dienas. Tas man tā lika aizdomāties, ka īstenībā tā kvalitāte ir tīri ok. Un varbūt tieši šāda tēma jums varētu būt interesanti apskatīties.
Tātad tās ir 3 lietas, par ko es šobrīd domāju. Varbūt jums ir kāda cita ideja, kāda cita doma, ko būtu interesanti paskatīties, kā es to daru, kā es to izpētu. Tā kā konkursa noteikumi sanāk tādi. Pārrakstīties uz manu kanālu, ielikt īkšķīti un uzrakstīt komentāros kaut kādu domu, ne obligāti vienu no šiem 3 vispār komentārs, piemēram, elektroauto vai lidojums uz mēnesi vai ko es gribētu paskatīties, kā es to daru, izpētu. Un te jau redzēs, kaut kas sanāks, nesanāks. Tātad gaidu komentārus līdz 20. oktobrim. Pēc 20. oktobra notiks izloze brīvā secībā. Tur nebūs tā, ka tu labākais komentārs vai smukākais vai kāds. Arī visi negatīvie komentāri piedalās. Bet par tēmu. Nevis, ka zāle ir dzeltena, bet komentāri par tēmu, kas attiecas tieši uz konkursa nosacījumiem. Īsti nezinu, kā vēl tas būs, bet mēģināšu varbūt kaut kā online to uztaisīt vai centīšos, lai būtu maksimāli godīgi, bet šobrīd vēl nezinu, kā tas būs, bet būs godīgi. Pulkstenīts ir šāds, viņš ir neatpakotā kastītē. Vis kaut kādas funkcijas. Īsti nav ar ko salīdzināt, man pašam ir Garmin pulkstenis, viņš ir 4 gadu vecs. Funkcijas ir tādas pasas kā Garmin pulkstenim. Vienīgais, te jau mūsdienīgs displejiņš ir ar skārienu. Viņš ir 4 gadi jaunāks, respektīvi arī 4 gadi jaunākas tehnoloģijas. Cik viņš labs vai slikts, es nemāku komentēt. Apskatījos ražotāja mājaslapā, jauns viņš maksās $140. Pēc pēdējā kempera video, kur palīdz ērķums, sapratu, ka lietas iet daudz ātrāk, ja kāds palīdz iesaistās. Tā ka, ja tu gribi iesaistīties manā YouTube kanālā, palīdzēt kaut ko ar rokām, ar idejām, varbūt tev ir kaut kāds projekts, kuru tu gribētu realizēt, vai tu gribētu atbalstīt manu kanālu, vai visāda veida palīdzība, idejas, viss, kas jums nāk prātā, sazinieties ar mani. Apskatīsim, pamēģināsim, ko mēs zinām, varbūt mēs uzbūvēsim laivu ar kemperi, vai uzbūvēsim raķeti, vai, ja ir idejas, arī gribēšana kaut ko darīt, kustēties un to darīt kopā ar mani, sazinies ar mani. 9. oktobrī es braukšu ar savu hokeja komandu spēlēt hokeju uz Slovākiju. Braukšu caur Lietuvu, Poliju, tas ir Kauņa, Varšava, Krakava. Ja tu gribi, lai es varbūt paskatos kādu citu Renami vai kādu citu mopēdu auto, varbūt vispār kādu elektroauto cīnas, arī droši sazinies ar mani. Varbūt izveidosies interesants stāsts, iefilmēsim, parādīsim. Tā kā, ja tev kaut kas interesants ir Polijā, Lietuvā, Slovākijā mēs būsim pie pašas Zakaponas robežas, īpaši mēs tur dziļi nebrauksim, bet Polija ir liela, tur daudz ir ko atrast. Un tāda mazā atkāpe par mopēdu auto tiesībām. Sanāk, ka uz mopēdu teoriju, uz mopēdu tiesībām var kārtot teoriju cauru gadu, bet praktisko daļu braukšanu uz mopēdu var kārtot līdz 1. oktobrim. Šogad viņu pagarināja līdz 10. oktobrim, bet tīri loģiski ar mopēdu tiesības tu nevari kārtot ziemā, kad ir sniegs. Bet uz mopēdu auto var kārtot praktisko braukšanas daļu visu gadu. Sanāk, ja kas tu var vēl paspēt šogad nokārtot tiesības. Ja tev vai taviem draugiem, vai jūsu draugu kopai, uzņēmumam, kolektīvam un tā tālāk, ir kaut kāda forša lieta, kaut kāds foršs projekts, jau iesākts, jau beigu stadijā, vai jau realizēts, bet
mazliet pietrūkst drosmes vai apņemšanās vai laika vai tā tālāk, lai to parādītu YouTube'ā, bet ir tāds maziņš sapnītis un doma kā man. Sazinies ar mani, ja nu mums viss sanāk, uzfilmēsim, parādīsim, un kas zina, kas no tā visa sanāks. Tā kā gaidu komentārus, gaidu iekšīšus, gaidu parakstīšanos uz kanālu, un 20. datumā finišojam komentārus un tiekamies mēneša beigās.